Raidījumā Biznesa attīstība uzzināsim par mežstrādes iespējām, ielūkosimies koka karkasa māju izbūvē, apkuras katlu un kokskaidu granulu piedāvājumā, mājas kanalizācijas izbūvē, kā arī uzzināsim par populārāko ASV apģērbu zīmolu veikalu un aplūkosim osteopāta ikdienu. Vecvagari M ir Latvijas mežsaimniecības uzņēmums, kas dibināts 2005. gadā. Visu šo gadu laikā Vecvagari M ir attīstījuši kvalitatīvu mežstrādes pakalpojumu un kļuvuši par vienu no lielākajiem mežstrādes uzņēmumiem Latvijā. Savu darbību Latvijā uzsācis ar vienu zāģeru brigādi un vienu forwarderu. Apjomu mēnesī 7000 kubikmetru. Šā brīža apjoms, ko varam sagatavot mēnesī, ir 100 000 kubikmetru. Mūsu uzņēmumā nodarbināti 160 darbinieki. Sortiments sagatavošanas un pieaušanas pakalpojums sniedzam Latvijā un arī Skandināvijā. Mūsu jaudas kopēji sadalīts pusi uz pusi. Mūsu klienti Latvijā ir Latvijas valsts meži, stabils partners, Rīgas meži, Metsa Forest, Sodra Latvija un privātie meža īpašnieki. Sniedzot sortimenta sagatavošanas un pieaušanas pakalpojumus, prioritāte tiek izvirzīta apjomam, kas ir 500 kubikmetru un vairāk, bet vienmēr apsveram arī mazos piedāvājumus, kas ir mazie meža īpašnieki ar mazāku apjomu. Priekš šī virziena mums ir iegādāta mazjaudas tehnika, kas atstāja maz pēdas cirsmā un spēja darboties šo mazo apjomu. Sijā Vecvagari M bāzes vieta ir Saldus. Cenšamies strādāt 150 km radiusā ap mūsu bāzes vietu. Tas saistīts ar to, ka ir sagāde, ir mehānika, ir traileri pakalpojums, tas ir operatīvas darbības nodrošināšana. Strādājot ar privātajiem mežiem, veicam sortimentu sagatavošanu un tālāko transportēšanu. Pakalpojumā iekļaut arī sortimentu realizāciju, ātrs norēķins un godīgs samaksa. Sakarā to, ka mūsu uzņēmums strādā ne tikai Latvijā, strādā arī Skandināvijā, aicinam darbā jaunus operators, esam gatavi veikt viņu apmācību un nodrošināšanu darbu un stabilu atalgojumu. Meža mašīnu operatoram darbs notiekās maiņās, alga tiek maksāta pēc sagatavotiem vai pievestiem kubikmetriem, pieejama apdrošināšana un visas pārējās sociālas garantijas. Uzņēmuma mērķis ir būt godīgam un uzticamam sadarbības partnerim meža īpašniekam, nodrošināt darbinieku profesionalitāti un klientu apkalpošanas kvalitāti, atbalstīt ekonomikas, ekoloģiskas un sociāli ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principus. Vecvagari M – profesionāla pieeja un godprātīga attieksme. Ekomodulis ražo augstas kvalitātes ekoloģiskas un ekonomiskas koka karkasa mājas katrai gaumei. Māju konstrukcijā tiek izmantoti tikai augstākās kvalitātes certificēti materiāli. Ir iespējams individuāls projekts pēc klienta vēlmēm vai pielāgot ēku jau esošiem pamatiem. Ekomodulis pamatnodarbe ir divu veidu produktu ražošana. Tās ir saliekamās koka karkasa mājas un jumta konstrukcijas vai kā jumta kopnes. Uzņēmums ir šogad laikam ir 9. gads, kopš mēs darbojamies, esam tirgū. Šo laiku esam uzkrājuši krietnu pieredzi, kā visu ražot, kā visu darīt. Par koka karkasa mājām standartā mums iet mājas no sākot ar kaut kādiem 25 kvadrātmetriem, kā jūs man redzat aiz muguras. Viņas vairāk kā atpūta mājas, kā kempingi. Un beidzot, pat tādām izmēriem kvadrātmetriem pat īsti nav robežu. Standartā lielākoties tiek ražotas 100–120 kvadrātu mājas, tas vienģimeņu mājas, bet lielākā māja vienā stāvā, ko mēs esam taisījuši, ir ap 300 kvadrātmetriem. Mājas ir ar augstu energoefektivitāti, un mājas ir paredzētas jebkādiem ziemas apstākļiem, visbargākajiem, un realitāte ir tā, ka šīs mājas pat ir siltāk kā, piemēram, pusmetrīgā bloku māja. Pusmetru bieza siena. Varbūt nav pareizi minēt, ka viņi būtu siltāks, bet uz bloku mājām ir krietni jāpacenšās, lai dabūtu līdzīgu energoefektivitāti. Un mājas izceļās tieši ar to, ka ir ļoti ērti viņās dzīvot un tiešām tie maksājumi
ziemā par apkuri vai par kaut ko, ir ļoti, ļoti patīkami priekš klientiem. Un otrs produkts, ko mēs piedāvājam, tās ir jumta kopnes. Nevarētu teikt, ka tas ir jauns produkts, bet šobrīd tas ir ļoti populārs produkts, ko izmanto ļoti daudzu jumtu realizēšanai, teiksim, jumtu taisīšanai. Jo agrāk tika jumta veidot no spārēm, tad šobrīd es teiktu, ka lielākā daļa jumtu Latvijā tiek taisīta no kopnēm. Tāpēc, kad ar kopnēm var panākt jebkādu praktiski ģeometriju jumtam, un tas ir neskaitāms reizes ātrāk, teiksim, uzmontēt pašu jumtu, kā to darīt ar kaut kādiem alternatīviem materiāliem. Uzņēmumā strādā profesionāļi ar vairāku gadu pieredzi koka karkasu māju būvniecības nozarē. Ekomodulis Latvijā ražotas koka karkasa mājas. Biovide veids kanalizācijas un dziļurbumu izbūvi jebkurā vietā Latvijā. Šis risinājums ir paredzēts gan vasaras brīvdienu mājai, gan daudzdzīvokļu mājai līdz 50 cilvēkiem ikdienā, kā arī lielām noliktavām un mazām kafejnīcām. Kanalizācijas un ūdens apgādes risinājumi ļoti daudz dažādi. Potenciālam klientam es ieteiktu sazināties ar mums, pieteikt objektu apsekošanu. Kāds no mūsu kolēģiem atbrauc pie jums, jebkurā lietā Latvijā. Tas ir pilnīgi bez maksas. Atbraucam, izrunājam ar klientu gan esošu situāciju, gan vēlmes plānoto situāciju, kā no kurā gadījumā gan kanalizācijas, gan ūdensvada risinājumu. Un tad spēsim iedot konkrētu piedāvājumu, konkrētu cenu piedāvājumu un arī risinājumu jūsu situācijai. Jo ļoti daudziem liekas, ka tā ir vienkārši tvertnīte, ko ieraugs zemē un viss būs kārtībā, vai caurules, kad ūdens nāks mūžīgi. Gluži tā nebūs, tāpēc iesaku tomēr sazināties. Bezmaksas objekta apskata visā Latvijā, kā arī bezmaksas cenu piedāvājums arī no mūsu puses. Bioloģiskā attīrīšanas iekārta ir mūsdienīgākā un videi draudzīgākā decentralizētā kanalizācijas sistēma, ja nav iespējams pieslēgties pie pilsētas kanalizācijas tīkla. Notekūdeņi tiek attīrīti līdz pa 98% un tos var novadīt notekgrāvī, nepiesārņojot apkārtējo vidi. Attīrītos notekūdeņus var arī uzkrāt atsevišķā tvertnē un tālāk izmantot dārza laistīšanai. Montāžas darbiem tiek nodrošināta 2 gadu garantija. Šodien esam atbraukuši Ķesteciemu, kārtējs objektiņš, Kurzemē. Šajā objektā vispār ir 2 ēkas. Klients izvēlējās ierīkot kanalizācijas sistēmu, lai varētu dzīvot tāpat kā lielpilsētā, jau visām ērtībām un tiešām baudīt brīvdienas šeit. Un šajā gadījumā mums nav īsti, kur novadīt attīrītos ūdeņus. Tā kā šeit būs infiltrācijas sistēma, kur tad attīrītos ūdens no pašas iekārtas novadīsim gruntī. Līdz ar to tad tā izvešana vairs nav tik aktuāla, tik regulāra, ja neskaidot reizi gadā būs jāveic iekārtai piespiedu apkalpošana. Mūsu gadījumā būs mazākā iekārta, lai gan daudziem neliekas, ka viņa ir mazākā, bet personu, teiksim, pēc jaudas, personu skaita, ikdienas personu skaita lietojuma ziņā būs mazākā līdz 4 personām. Tā ir iekārta mazāko nominālo jaudu līdz 600 litriem diennaktī. Tā kā mazāks par šo nebūs. Lielāks arī varam piedāvāt. Ir arī dažādas viesmājas un lielākas ēkas, kur ikdienā ir daudz lielāks personu skaits, kas apdzīvo mītni. Tā kā tur vajadzēs diezgan lielāka iekārta, lai iekārta spētu attīrītos notekūdeņus. Biovide – rūpējies par vidi, kurā tu dzīvo. Grīdas guru – klientu gudrākā izvēle darbā ar koka grīdas sagumu ierīkošanu, montāžu un apdari. Pilns koka grīdas ieklāšanas servis ar labākajiem risinājumiem grīdas saguma ieklāšanas procesā un pēc tam. Andis ar grīdas sagumu ierīkošanu sāka nodarboties pirms 10 gadiem. Laikam ejot, darbība tika apturēta un nu jau pēc 5 gadiem ar lielu vērienu atzima grīdas guru, kas šodien piedāvā dažāda veida koka grīdu ierīkošanu, parketa un koka grīdas saguma labošanu, slīpēšanu, pulēšanu, eļļošanu, lakošanu, kā arī grīdu sagatavošanu un izlīdzināšanu. Šodien varbūt mēs jau esam tāda kā komanda, kas strādā ikdienu, pārdomāt strateģiski, uzlabojumu un gribam būt vēl labāki. Ir neveiksmes, neviens nav perfekts, bet zinu to, ka mēs esam kaut ko jau paspējuši izdarīt šajā laika posmā.
Atceros sākumu, kad gājām pie parastām privātpersonām, mazos platības, 20 kvadrātmetrus atjaunojam, viņi priecīgi vienmēr, gandarījums vienmēr ir pēc arī mums, pēc padarītā darba. Un pēc tam jau, kad nāca kaut kāda lielākā, piemēram, viens no tiem bija Grindeks, es atceros, tas ir tieši 5 gadu atpakaļ, drusiņi varbūt rastīti, un starp citu šodien uzraksta Grindeks pēc 5 gadiem, un tad es viņiem kā rakstu, 5 gadu jubilejas cena jums būs par to, ka jūs izvēlējāties mūs, un tas bija toreiz es, šodien mūs, un tas ir tas prieks stāsts, kad šodien nāk tas klients atpakaļ. Tu esi pastrādājis smagi 5 gadus, tā rotācija nāk beidzot atpakaļ, jo grīdas jau nevajag atjaunot katru gadu. Atkārtotas atjaunošanas darbi ir ļoti atkarīgi no slodzes, kas ir tajā telpā, no lakas, kādu laku uzklājam, kā kopjam grīdas. Ja mēs uzliekam 1 kārtu, 2 kārtas lakas, mēs viņus nosargāsim ļoti ātri, jo obligāti jābūt 3 kārtām, biezām kārtām. Pareizi intensitāti izvēlēt laika posmu, kādā žūst katra nākamā kārta, un kopšana attiecīgi virsmai, lakotām vai eļotām virsmām. Lakotām ir saucamais polišs, varam uzskatīt to kā aizsargu pārklājumu, kas būtu jāpielieto ikdienā, vismaz reizi mēnesī kaut kādā komerctelpā. Vajadzētu apkopēji pieliet šo šķidrumu un uzklāt pašai to plāno aizsargu kārtu tik pēc mēneša. Tādā veidā te ir atbilde par to, cik ilgi tā var arī kalpot pēc tam. Ļoti atkarīgs no paša lietotāja. Grīdas guru – gudrākā izvēle darbā ar grīdas segumu. Top granulas ir augstas kvalitātes kokskaidu granulas no skuju un lapu koku zāģbaļķu skaidām. Kokskaidu granulas ir biomasas kurināmais, kuras ir izgatavotas no 100% tīras koksnes bez jebkādām saistvielām un piedevām. Tas ir vidēji drošs un draudzīgs apkuras veids. Granulas ražo Sija Paleteries, kas rodas kā blakus produkts pārstrādājot koksni, ražojot dažādu veidu palešu sagataves. Mēs esam uzņēmums Sija Paleteries, atrodamies Kuldīgā. Darbojamies jau no 2006. gada. Galvenais mūsu produkts ir koku taras dēlīšu ražošana. Eksportējam vairāk kā uz 15 dažādām valstīm. Mūsu produkts Top granulas tiek ražots no mūsu pašu skaidus, kas mums izveidojās taras dēlīšu ražotnes procesā. Pārsvarā tā ir skujkoku skaida, kur 100% tiek pārstrādāts šeit pat uz vietas. Un papildus granulām mēs ražojam arī briketus no šīs pašas skaidas. Mūsu ražoto produkciju varat iegādāties mūsu mājaslapā topgranulas.eu, kā arī lielākajos Latvijas būvmateriālu veikalos, kas ir Ksenukai, Mājai un dārzam. Top granulas ir augstākās kvalitātes 6 mm kokskaidu granulas ar zemu pelnu saturu. Topgranulas.eu – augstas kvalitātes kokskaidu granulas. Duo Systems nodrošina gan mājas, gan komerciālo apkuras risinājumu uzstādīšanas servisu, kas piedāvā lieliskus apkuras risinājumus renovācijai un modernizācijai. Pamatā mēs nodarbojamies ar apkuras iekārtu tirdzniecību, gan vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, iekārtu montāžu, konsultēšanu, projektēšanu, sākot no privātpersonas, beidzot ar industriāliem klientiem. Ar vairāk kā 10 gadu pieredzi uzņēmums piedāvā klientiem visu nepieciešamo projekta izstrādei, plānošanai un realizācijai. Uzņēmums pārstāv Okofen grupu Baltijas valstīs, kas ir Okofen un Easypel granulu apkuras iekārtas. Mēs arī piedāvājam tirgu saules kolektorus. Saules kolektori ir kā papildinājums esošajai apkuras sistēmai un vasarā arī silta ūdens ražošanai. Mēs taisam
pēc klienta vēlmēm katlu māju, pieņemsim, ja nav atļauja likt būvēt vai kā savādāk, ir konteineru katlu mājas, kur konkrēti konteinerā tiek izveidot katliekārta atkarībā jau no klienta vēlmēm un budžeta. EasyPel ir kokskaidu granulu apkures katls, ar kuru jūs baudīsiet komfortablu apkuri. Apkures katls nodrošinās jūsu mājai nepieciešamo siltumu un karsto ūdeni. Duo Systems piedāvā Zeroflame tehnoloģiju Okofen granulu katliem, kas dod iespēju samazināt CO2 izmešu daudzumu, kas paver iespēju šādas iekārtas uzstādīt arī pilsētās. Šogad Okofen grupa nāk klajā ar siltumsūkni, kā atsevišķa sistēma, tā arī hibrīda sistēmas kombinācija ar granulu katlu. Dārza lampa, tas varētu būt tāds kaut kāds promotions no Okofen grupas, un tāpēc mēs arī parunājām ar potenciāliem klientiem, piemēram, kas taisa barbecue. Tas varētu būt tāds tā kā, plezīra produkts, jo granulu lampa, tas vienkārši jūs ieberat granulu, 3 stundas viņa deg, un faktiski tas ir apmēram tas laiks, ko jūs pavadat dārza terasē. Kopā ar Duo Systems jūs varēsiet ietaupīt. Ieteiktu nepavēsties uz lētām naudām apkures iekārtu izvēlē. Nevienmēr lētāks ir labāks. Eirogroup ir uzņēmums, kas nozarē darbojas kopš 2014. gada. Eirogroup piedāvā mēbeles pēc individuāliem pasūtījumiem, pārdot plāšņu materiālus mēbelēm un celtniecībai, piedāvā arī zāģēšanas un malu līmēšanas pakalpojumus, kā arī mēbeļu detaļu ražošanu. Ikvienam, kas vēlas mainīt interjeru savā dzīves telpā, nākas saskarties ar dažādiem izaicinājumiem mēbeļu izvēlē. Bieži vien neatbilst vai nu izmērs, dizains, vai arī tās nav funkcionālas. Eirogroup piedāvā vienkāršu risinājumu – izgatavot mēbeles saskaņā ar jūsu vēlmēm pēc individuāla pasūtījuma. Labs risinājums nestandarta situācijās, kā arī cilvēkiem, kas precīzi zina, ko viņi vēlas. Eirogroup piedāvā mēbeļu sagataves un detaļu izgatavošanu klienta norādītajos izmēros. Uzņēmums piedāvā dažādu ekoplātņu tirdzniecību, kas ir kokšķiedra, plāksnes, māla apmetums un kaņepju vate. Mēbeļu izgatavošanai tiek piedāvātas laminētas skaidu plāksnes, finierētas plātnes, saplākšņi un MDF loksnes. Ir pieejami dažādi biezumi, krāsas, tekstūra un ražotāji. Būvniecībai tiek piedāvāti saplākšņu, saplākšņa atgriezumi, kokšķiedras plāksnes un skaidu plāksnes. Mēbeļu sagatavju izgatavošana notiek pēc pasūtītāju dotajiem izmēriem. Zāģēšanas un laminēšanas pakalpojumi ir ABS un PVC malām. Ir iespējama izstrādājumu piegāde un montāža. Eirogroup mēbeles, detaļas un ekoplākšņu tirdzniecība. Brandmart ir apģērbu veikala zīmols, kas durvis vēra 2022. gadā. Veikalā ir atrodami populārāko ASV un Kanādas zīmolu apģērbi visai ģimenei. Veikals piedāvā sieviešu, vīriešu un bērnu pazīstamo zīmolu apģērbus. Ar prieku paziņojumu, ka šodien saulainajā ceturtdienā tiek atvērts jauns firmas veikals Brandmart, kura piedāvā dažādu zīmolu preces ikdienai, sportam, klasiku arī, dažāda Emporio Armani, sporta apģērbiņi sievietēm, vīriešiem un bērniņiem, kā arī somas, aksesuāri, dažādi apaviņi katrai gaumei. Sākumā mēs nodarbojāmies ar vairumtirdzniecību, bet gala rezultātā pienācām pie lēmumu atvērt mūsu klientiem arī veikalus, kur mēs ļoti spoži prezentējam šo visu precīti, lai pieejams ir ikdienā katram cilvēkam. Brandmart paredzēts tiem, kam svarīgi ir mūsdienu modes tendences un augsta kvalitāte. Veikala konsultantes palīdzēs ar izvēli un piemeklēs nepieciešamo. Papildināmies 2 reizes mēnesī, piedāvājam kaut ko jaunu, kaut ko košāku, arī sezonas aktualitātes, kas tieši ir pavasaris, vasara, rudens, ziema, ja, papildinām visu laiku. Bet tā lielāks piedāvājums ir 2 reizes mēnesī.
Rīgā mums ir jau 3. veikals, kurā jūs tagad arī atrodaties. Tas ir Dambas centrā, bet ir pašā Rīgas centrā. Tas ir Saharova ielā un Matīs ielā. Bet mums ir ļoti labas ziņas arī Daugavpiliešiem. Mēs no jūnija esam atvēruši tur veikalu, kā arī Jelgavā. Augustā ir atvērts ļoti skaists veikals, kur ir gan jauni, gan lietoti apģērbi, vintāžu prece, ekskluzīvie un ikdienai visādi. Mūsu plānā ir atvērt vēl dažus veikalus skaistākās Latvijas pilsētās, tā kā mīļie mūsu pircēji, sekojiet informācijai Facebookā un būsiet mīļi gaidīti. Brandmart – populārāko apģērbu zīmolu veikals Rīgā un Jelgavā. Osteopātija ir dziedināšanas skola, kas māca, ka ķermenis ir dzīvs organisms ar savām biomehāniskajām un biodinamiskajām likumsakarībām, kurā ir strukturālā, funkcionālā un emocionālā savstarpējā saistība. Andris Zemītis osteopātijas praksē lieto metodes, lai mazinātu, atbrīvotu sastrēgumu, saaugumu un blokāžu esamību. Osteopātija ir biomehānisko sakarību medicīna. Tas nozīmē, ka cilvēkam var sāpēt mugura, problēma var nākt no kājām. Cilvēkam var sāpēt mugura, problēma var nākt no acīm. Tā ir tā lietas, kā saka, filozofiskā būtība, kā mēs to redzam cilvēkā. Ja? Ka nevienmēr tur, kur sāp, nevienmēr tur ir problēma. Mēs ārstējam gan kaulu muskuļu sistēmu, gan arī iekšējo orgānu funkcionālas problēmas. Ar osteopātijas metožu palīdzību tiek veiksmīgi ārstētas galvaskausa traumas, hipertenzijas un hidrocefālijas sindromi, encefalopātija, dažas epilepsijas formas, kā arī iekšējo orgānu funkcionālie traucējumi. Tas problēma klāsts ir samērā plašs, ja, par katru, teiksim, sfēru. Ja, tās ir kaulu muskuļu sistēma, tā ir mugurkaula spondiloze, sāpes mugurā, mugurkaula disku problēmas. Tas var būt arī kuņģzarnu trakta, teiksim, funkcionāls problēmas, hronisks, dažādas stāvoklis pēc dažādiem iekaisumiem, vēdra dobumā, pēc piela nefrītiem, nīri iekaisumiem, ja, pēc ginekoloģiskiem iekaisumiem, pēc operācijām, rētaudu, kur veidojas vēdra dobumā, kas traucē cilvēku iekšējiem orgāniem normāli funkcionēt. Ārstējam mēs arī bērnus, mazus bērnus, zīdaiņus, ar negulēšanu, ar asimetrisku pozu, asimetriskiem tonusiem, atgrūšanas un tā tālāk. Dzīvība, jeb cilvēka veselība, tā ir kustība, ja? Un lai šo te kustību cilvēkā uzturēt, cilvēkam ir regulāri jākustās. Vai tā ir parasta pastaigāšanās, vai tā ir pastaigāšanās ar suni, nojošana, skriešana, jebkura fiziskā aktivitāte mūs vedīs tuvāk veselībai. Apbedīšanas birojas Tāle – pilna servisa apbedīšanas pakalpojumi Tukumā un visā novadā, ieskaitot Kandavu un tai tuvākos pagastus. Dokumentu sakārtošana un apbedīšanas piederumi nodrošina visu, kas nepieciešams, lai ar cieņu un godu mūžībā pavadītu savus tuviniekus. Sijā rokraksti dibinātāja grafoloģe Irita Rozentāle sniedz uzņēmuma komandām aizraujošu piedzīvojumu sevis un savu kolēģu iepazīšanā, atklājot rokraksta noslēpumus. Tā ir lieliska aktivitāte uzņēmumu svētkos, lai izklaidētu darbiniekus. Rokraksts ir mūsu rakstura spogulis uz papīra, kas nekad nemelo. Rokraksta analīze personības dziļākai iepazīšanai un sava potenciāla īstenošanai. Aizraujošākās bērnu ballītes ar Tusi Busi. Tusi Busi izveidos tieši jums piemērotu pasākuma scenāriju, atbilstoši jubilāra un viesu vecumam, interesēm un vecāku vēlmēm. Izklaides programmā iluzionists Valdemārs satiec un izklaidējies ar lūku, suņu terapijas zvaigzni, seju apgleznošana, eksperimenti, radošās darbnīcas, animatori un bērnu pieskatīšana. Tusi Busi – sirsnīgas, mīļas un personiskas bērnu ballītes.